Vakar izlasīju vietējā avīzē statistiku par 23. gadā dzimšanu, miršanu, un tur bija arī nedaudz sīkāk paskaidrots, no kā cilvēki nomiruši. Nepārsteidza, protams, attiecība, jā, tad 1:3, 1 dzimušais, 3 mirušie. Tas nepārsteidza, bet pārsteidza kas cits. Tad manā dzimtajā novadā pagājušajā gadā bija miruši 330 cilvēki, no kuriem tātad nāves iemesli. Lielākā daļa 118 sirds un asinsvadu slimības. Tad 68 no audzējiem dažādiem, 52 no plaušu slimībām. Un vēl visādas slimības, dažādas kaitas, alkohols, bija arī 14 nelaimes gadījumi, jā. Un tikai 7 bija nomiruši dabīgā nāvē no vecuma. Wow! Tikai 7 no 330. Tas ir ļoti krimināli. Un šoks un ārprāts. Lūk, tā mēs te dzīvojam mūsu attīstītajā laikmetā. Man radās iedvesma ierakstīt šo video. Jā. Kāpēc tā notiek? Protams, liela daļa no mirušajiem bija jau, salīdzinoši gados, 60, 80 vidēji, jā, bet, ja tā paskatās, tad 60, tas, galīgi nav laiks, kad mirt. Arī 70, 80 varbūt jau, jā, bet teorētiski mūsu cilvēka dzīves mūža ilguma kapacitāte var būt daudz ilgāka. 100 mierīgi var nodzīvot cilvēks. Tātad 80 tas arī vēl joprojām nav tas tā galējā robeža. Un ja cilvēks, mēs uzskatām, nomirs 70 gados, viņam tur kaut kādā sirdslēkme, piemēram, bija, tātad tas ir normāli. Nav normāli. Normāli ir, ja mēs nomirstam ļoti cienījamā sirmā vecumā, vienkārši no vecuma, jā. Tas ir normāli. Un ja tas 70-gadīgais nomirst no sirdslēkmes, tad, ja viņš būtu kaut nedaudz vairāk pievērst uzmanību savai veselībai, cik tad viņš varēja nodzīvot? Jā. Bet, diemžēl, mēs visi savus ķermeņus iznīcinām dzīves laikā. Un tad jautājums, vai tiešām mēs negribam dzīvot maksimāli ilgi un veselīgi? Ja nē, tad ok, tad nav jēgas arī tālāk šo video klausīties, jā. Jā. Un kāpēc darām sev pāri? Kāpēc? Kāpēc mums populārākais, viena no populārākajiem veikaliem, tie ir, ja nosaukt par veikaliem, tātad aptiekas un alkohola, jā, veikali, tirzniecības sfēras. Plaukt šīs abas tirzniecības. Vai tas ir normāli? Es skatu, ka nē. Bet kāpēc tā ir? No nezināšanas, no bezatbildības. Kādi vēl iemesli? Vienaldzība. Tā man pofīgi. Kas tad vesels miršu, vai? Es jau līdz pensijai nedadzīvošu. Šitādi līdzīgi teicieni ir dzirdēti un vēl joprojām dzirdu. Kas es vesels gribu nomirt? Ok, katram sava izvēle. Protams. Un ja viņš izvēlās ķipa baudīt dzīvi, tad,
Lai tā notiek, Kāda jēga tādai dzīvē? Papriecājies, pamocījies, nomeri. Nu, varbūt ir kaut kāda jēga. Jā, bet tomēr tiem, kas grib kaut ko mainīt, negrib būt mūžīgi aptiekas klienti vai slimnīcas apmeklētāji. Un arī vecumdienās tomēr grib dzīvot labi, neskoties to, kad ir vecums. Tas nenozīmē, ka tev ir jāguļ gultā un kilogramiem tabletes jāiet un jāvaiti. Nu, nē. Protams, kustības vairs nebūs tās pašas, kas 30-gadīgām. Varbūt arī šur tur būs kaut kādas citas fiziskas un ne tikai problēmiņas. Nu, tas jā, bet visā citādi orgāni, jā, būs palietojušies. Kauli, locītavas, šis tas būs palietojies, protams, bet visādi citādi arī 80, 90, 100 gados ķermenis var funkcionēt diezgan labi. Un jā, un vienkārši tad kaut kādā brīdī mēs varam nomirt mierīgi, bez mokām, savā dabīgā nāvē. Jā. Ja kāds grib laimīgi un veselīgi dzīvot, tādu kaut ko mainīt, ko darīt. Protams, jau daudz kur dzirdēti ieteikumi, bet tomēr viņi ir tik vienkārši un tik efektīvi, un nekas nemainīsies. Vienmēr viņi būs. Tad ēšana. Jādomā, ko liekam mutē. Cik tas ir derīgi ķermenim. Vai tiešām vajag pieštopēt tos frī un karbonādes ar majonēzi? Vai vajag pumpēt taliņu, vai burgerus, vai visādus citādus miltu izstrādājumus, bulciņas, picas un tā tālāk. Teicieni, piemēram, vīrietis sākās no centnera, no 100 kilogramiem, vai līdzīgi. Nu, vāju cilvēku atrunas. Ne, tas galīgi nav veselīgi. Alus vēders nav norma. Liekais svars nav norma. Tā ir ķermeņa iznīcināšana. Ķermenī ir par daudz tauku, toksīnu un dažādu citādu mēslu, kurus zarnas neizvada. Tie uzkrājas ķermeni un pūst. Mūsu zarnu sēnīte priecājās un tik signalizē, dot vēl. Un mēs kā tādi atkarīgi ējam un pērkam tās savas bulciņas, picas un visādas draņķas. Jo viņi taču garšīgi. Jā, vairāk cukura, miltu, ceptu un treknu ēdienu. Un lūdzu, miskaste ķermenī ir izveidota. Tālūk. Un tad nāk problēmas. Tad nāk visādas veselības problēmas. Asinsspiediens, cukura diabēts, aptaukošanās, cieši kuņģis, nieres, plaušas, citi orgāni. Asinsvadī sašaurinās, jā, bet tas nav tā kā tikai dēļ vecuma. Nē, protams, vecumu viss kaut kas var mainīties, bet ja mēs ievērojam pareizi ēšanas paradumus, nu, kā jau teicu, mēs varam dzīvot ilgi un laimīgi, kā pasakā. Jā, un tad mums cieši tas viss šie orgāni, viss cieši, un mēs ko daram? Tabletīti. Vai kaut ko stiprāku. Arī labi. Uzvelkam cigareti un mirstam slīmi un novāguši savos 60, 70 gados. Tā ir tā norma, jā. Nedomāju. To var mainīt. Protams, nākamais fiziskās aktivitātes. Tas joprojām ir un būs aktuāli. Pastaigājamies, peldam, skrienam, nūjojam, jebko, kas izkustina ķermeni. Ļoti svarīgi asinsritei. Un tā tad arī sirdī, jo tieši tas ir vislielākais miršanas iemesls. Es nezinu Latvijas statistiku un vispār pasaules, bet pieļauju, tas ir, ja ne galvenais, tad viens no lielākajiem miršanas iemesliem. Sirds un asinsvadu problēmas. Kustamies, ēdam pareizi un kustamies. Ļoti elementāri un vienkārši, jau 100 000 reižu daudzi to ieteikuši.
Un mazāk ēdam cukuru. Un apslēp to cukuru miltu izstrādājumus. Jā. Par ēšanas paradumiem, protams, ir daudz ekspertu, ja, kas var ieteikt, kā pareizāk. Arī man ir tādi zināmi, ja, kas droši griezieties. Varu ieteikt kādus cilvēkus, kas var palīdzēt sakārtot to ēdienkarti jūsu. Nākamais, kas ir absolūti arī ļoti svarīgs. Tad iekšējā pasaule. Iekšējās pasaules sakārtošana. Ja cilvēkam nav deksmes dzīvot, nav laimes, nav prieka, tad tikai loģiski, ka viņš to meklēs kaut kādās īslaicīgos prieciņos. Tad alkohola, tur gardos, neveselīgos ēdienos, tur seksā, tur jebko citu, kur ātri var iegūt to laimes hormonu, lai kaut uz brīdi sajustos laimīgs. Visi mēs gribam būt laimīgi. Visi, itin visi. Bet ja apakšā ir daudz traumu, emocionālu bloku un citu mentālu un garīgu problēmu, tad ir grūti. Ir iespējams ar gribas spēku sevi piespiest, ievērot režīmu, rūpēties par ķermeni un garu, arī par emocionālo un mentālo veselību. Bet tikai nedaudziem ir šis spēcīgais gribas spēks, un tikai nedaudzi to spēja reāli arī izdarīt. Pārējiem ir tikai jauna gada apņemšanās ikgadējā. Tātad no jaunā gada es sākšu mainīties. Un tas ir uz īsu laiku parasti. Jā, jo mūsu zemapziņas, programmiņas novirzes tāpat liks dzīvot pa vecam. Diemžēl. Ir jāpievēršās savas iekšējās pasaules sakārtošanai. Obligāti. Ko un kā darīt? Arī dažādas opcijas ir. Dažādas opcijas. Es kā integratīvās elpošanas terapeits iesaku elpošanas vingrinājumus ikdienā. Viņu arī dažādi. Gan dziļa elpošana, gan lēna elpošana. Un vēl dažādas tehnikas, ko ikdienā piekopt no rīta pa dienu, vairākas reizes dienā. Plus dziļās, apzinātās elpošanas tehnikas, kā piemēram integratīva elpošana, kuru vajag arī ik pa laikam izmantot, kur mēs varam piekļūt dziļāk, nokļūt dziļāk, kas saka pārstrādāt tos blokus un programmas, saprast kaut ko. Jo emocionālās traumas saglabājas arī ķermenī. Pat ja mums nav nekāda slimība, tāpat tur var būt kaut kāds sabiezējums, kaut kas mums var durt, tur nezinu, mugura sāpēt, ja nāga, tur vēl kaut kas galva. To visu ar elpošanas palīdzību var atrisināt. Un ne tikai. Tur ir ļoti liels resurss dziļajā elpošanā. Droši. Tad, protams, ikdienas praksē, jebkādu meditāciju, kur prāts tiek apstādināts, iepauzēts. Tāpat ir parastā meditācija, lūkšana, makšķerēšana, dejošana, dziedāšana, zīmēšana, jebkas, kur tu apstādini prātu, tu tā kā paliec pats ar sevi, nomierinies, refrešojies, kas atjauno savu emocionālo, mentālo stāvokli. Ļoti iesaku. Un, protams, vēl dažādas zemapziņas prakses, kur mēs varam piekļūt dziļāk sev. Obligāti. Jo dziļāk, jo labāk. Un katram jāatrod sava piemērotā. Viņu arī dažādi veidi. Bet nevis to jāatrod, kur ir tā kā visvieglāk, kur nekas nav jādara. Pagulī tur pusstundiņu visu un ej projām. Viegli. Tas nedara. Nenotiek pārmaiņas. Bet tieši tā prakse jāatrod, ar kuras palīdzību var arī nokļūt dziļāk
un atrisināt savas dziļākās traumas un blokus. Atveseļot, atjaunot savu zemapziņu. Tieši tās prakses, nevis tās vieglās. Jā, ar vieglo palīdzību var tikt dziļumos, ok, super, bet nevienmēr to var. Nevienmēr to var. Tad ir hipnoterapija, ir teta healings, ir dvēseļu ceļojumi, zemapziņas ceļojumi, ko arī es varu jums piedāvāt. Jā, bet, protams, daudz un dažādas prakses, kā jau teicu, arī Latvijā ir sastopamas, un jebkuras no viņām var izmēģināt, paprovēt. Un pat vajag dažādība, tas pat ir ļoti labi, ļoti labi. Šis ir arī, kas saka, ķeksītis obligāti. Nu, un vēl papildus šiem visiem, tātad vēl visu kaut ko mēs varam darīt, lai uzlabotu savu dzīves kvalitāti, ķermeņam, labsajūtu, savu fizisko labsajūtu, garīgu, emocionālu labsajūtu. Regulāri pirtis, augstās dušas, kontrasts dušas vai peldes augstās. Jānodarbojas ar noderīgiem, patīkamiem hobijiem. Jānosprauž mērķi un jārealizē tie, sevišķi vīriešiem, askēzes, regulāras ķermeņa attīrīšanas, gāvēšanas, jādzer daudz ūdens, jālasa grāmatas, mazāk lienam tajos sociālos tīklos un sēžam pie TV. Nevācam negatīvo, koncentrējamies pozitīvo. Un tikai kompleksī savienojot šīs visas, tad gan ēšanu, gan fiziskās aktivitātes, gan iekšējo darbu ar sevi, iekšējo higienu, gan vēl dažādas papildus metodes, var panākt to absolūti vislielāko efektu. Protams, ir ļoti labi, ja kaut vai daļu no šī ievērojam. Tas jau ievērojami palielina mūsu dzīves kvalitāti. Jau. Un ja mēs tomēr izvēlamies dzīvot ilgu, veselīgu un laimīgu dzīvi, tad jāsāk mainīties, jāsāk kaut kas darīt. Daram visu iespējamo, lai uzlabotu šo ļoti bēdīgo statistiku. Kas noteikti nav tikai manā pusē, bet daudz kur citur. Tad izvēle. Tev ir sava izvēle. Mums ir katram sava izvēle. Kā dzīvot, kā nodzīvot. Un ko tad tu izvēlēsies?